Pirms un pēc stomas maisiņa nomaiņas ar ziepēm un ūdeni kārtīgi nomazgājiet rokas, vismaz 20 sekundes ilgi. Nomazgājiet arī delnu virspuses, pirkstu starpas un nagus. Kārtīgi noskalojiet rokas tekošā ūdenī un nosusiniet tās. Pēc izvēles varat lietot higiēniskos cimdus. Pirms uzsākat stomas maisiņa nomaiņu, pārliecinieties, ka jums ir viss nepieciešamais – šķēres, marķieris, mazgāšanas piederumi, salvetes slaucīšanai, trafaretes stomas diametra nomērīšanai, sionu salvetes adhezīva noņemšanai, silonu salvetes aizsargkartes veidošanai, aerosols esenta adhezīva noņemšanai, aerosols esenta aizsargkartes veidošanai, stomahesiva adhezīvais pūderis, stomahesiva ādu aizsargājošā pasta, presenta peristomālo ādu aizsargājošs gels, josta stoma safe, stomas maisiņš, citi aksesuāri pēc vajadzības. Pirms maisiņa noņemšanas uz pamatnes ārējās malas izsmidziniet aerosolu esenta adhezīva noņemšanai, ļaujiet tam iedarboties. Tas šķīdinās līmvielas un pamatnes noņemšana būs vieglāka un mazāk traumatiska ādai. Ar vienu roku pieturiet ādu virs maisiņa pamatnes un ar otru roku maigi un lēnām noņemiet maisiņu. Turpiniet lietot aerosolu esenta adhezīva noņemšanai, ja nepieciešams atvieglot noņemšanu. Uz ādas palikušās līmvielas notīriet ar sionu salvetēm adhezīva noņemšanai. Tās ne tikai šķīdinās un noņems adhezīva paliekas, bet arī mīkstinās ādu. Ādu ap stomu sauc par peristomālo ādu. Ādai ap stomu ir jābūt kā citur uz vēdera, bez bojājumiem un apsārtuma. Pēc maisiņa noņemšanas peristomālā āda var būt nedaudz apsārtusi, bet tas ir normāli un apsārtums ātri pāriet. Pēc vecā maisiņa noņemšanas mazgājiet ādu ar siltu ūdeni vai izmantojiet presenta ādu attīrošās putas. Ja uz stomas gļotādas parādās asinspiliens, par to nav jāuztraucās. Tā mēdz notikt. Maigi nosusiniet ādu un ļaujiet tai nožūt 2 līdz 3 minūtes. Ādai ap stomu jābūt tīrai, sausai un tā nedrīkst būt taukaina. Ja āda ir bojāta, lietojiet dziedējošos līdzekļus. Par to lietošanu skatieties video bojātas peristomālās ādas aprūpe. Ja jums uz peristomālās ādas ir apmatojums, noskujiet to. Sagatavojiet ādu maisiņa uzlikšanai ar sionu salvetēm aizsargkartes veidošanai. Atveriet iepakojumu un ar punktveida pieskārieniem apstrādājiet peristomālo ādu. Ļaujiet nožūt vismaz 30 sekundes. Tās aizsargās ādu un veicinās maisiņa pielipšanu. Stomas ir dažādās formās un ar dažādu diametru. Ar trafareta palīdzību izmēriet stomas diametru. Atcerieties, ka pēc operācijas aptuveni 6 nedēļu laikā stomas diametrs var mainīties. Pēc operācijas laikā mēriet stomu katrā maisiņa nomaiņas reizē. Piemeklējiet diametru, lai starp stomu un atveri būtu 2 līdz 3 mm sprauga. Maisiņa līpošās daļas atverē jāatkārto stomas kontūra un ir jānosedz peristomālā āda. Pārzīmējiet uz maisiņa izgriežamo diametru. Zīmējiet uz tās puses, kur ir noņemamais pauspapīrs. Ar šķērēm izgrieziet maisiņa pamatnes atveri pa uzzīmētās kontūras ārējo malu. Atcerieties, ka precīza atveres izgriešana ir svarīga, lai izvairītos no noplūdēm un pasargātu peristomālo ādu no bojājumiem. Kad esat izgriezuši atveri, ar pirkstu nogludiniet iekšējo malu. Pirms maisiņa pielīmēšanas 3-kārtīgi aizlokiet maisiņa aizdari un labi piespiediet. Nostipriniet to ar atloku.
Aizderi ievietojiet speciālā kabatiņā. Pēc vajadzības maisiņā ielieciet želējošo paciņu Diamond. Tās absorbēs smaku un pārvērtīs zarnu saturu želejveida masā. Paveriet maisiņu vaļā, lai tajā ieplūst gaiss. Noņemiet no maisiņa pauspapīru. Ja nepieciešams, lietojiet Stomahesi vādu aizsargājošo pastu. Uzspiediet to gredzenveidā tieši uz ādas ap stomu vai uz pamatnes līpošās daļas pa atveres perimetru. 1 minūti ļaujiet izgarot spirtam, lai pasta nekairinātu ādu. Tūbiņu uzreiz cieši aizveriet. Stomahesi aizsargājošā pasta hermētiski aizpildīs spraugas starp maisiņa atveri un stomu. Pielīmējiet maisiņu uz sagatavotās ādas, ar plaukstu maigi piespiediet un paturiet, lai tas labi pieliptu. Lai maisiņš būtu nemanāms zem apģērba, izmantojiet Stoma seifu jostu. Maisiņos ir iestrādāti filtri, kas nodrošina gāzu izvadīšanu bez smakas. Pirms mazgāšanās vai peldēšanās aizlīmējiet filtru ar uzlīmi, kas atrodas maisiņu iepakojumā. Kad pēc mazgāšanās maisiņš atkal ir sauss, noņemiet filtru uzlīmi, lai tas varētu nodrošināt gāzu izvadīšanu. Maisiņus nomaina pēc vajadzības, bet ne retāk kā 1 reizi dienā.